Sveicināti, draugi! Esam ūdensrozēs. Šeit mēs gribam nākamgad uzrīkot vienu no posmiem Metodu Masters Latvija turnīra ietvaros. Kā redzat, viss lielais dīķis. Ja? Mēs gribam aizņemt tikai vienu mazu maliņu no šī lielā dīķa. Šodien tad mērķis ir saprast, vai šī trase, kuru mēs esam izvēlējušies, ja posms, ir ērta mums pašiem, jo viņi ir pietiekami tālu, mantu ir pietiekami daudz, un mērķis šodien ir pašam uz saviem pleciem aiztēpt šīs savas mantas un saprast, cik tas ir viegli vai smagi, lai arī varētu tad izprast nākotnē šīs iespējamās emocijas, kas nāk no cilvēkiem, kuri jūtas saguruši no pietiekami liela darba, jo to mantu mums ir daudz. Lūk, tā izskatās manējais vezumiņš. Šeit gan nav līdzi iespējams kaut kādas lietas, kuras varbūt būtu vēl nepieciešamas, bet tad, primāri, tad ir krēsls ar galdu, ir apakšā koruma soma, kurā ir iekšā tātad visas barotavas, peletes sagatavotas, barība sagatavota un daudz dažādas lietas. Tāpat tās arī āķēsmas, kā redzat apakšā, ja skatāmies šeit stūrī, tur ir karpu gulta, ir staklīši, kur ar ziliem tādiem galiem distances mietiņi. Pat cik šodien ārā ir lietains, tad es arī paņēmis lietus sargu, kas noteikti arī noderēs, ja? Arī citos gada laikos, un soma ar 2 makšķerēm. Īsumā tāds izskatās šis kompaktais krāvums, kas šeit varētu nākt klāt, varētu nākt kāds spainis klāt, varbūt tiem, kas neatrod kompaktus risinājumus, tad varētu parādīties arī kāda vēl atsevišķa inventāra sastāvdaļa, kas manā gadījumā tā kā jau ir šeit paredzēta. Lūk, tā tas viss izskatās uz maniem ratiem. Tālāk jau dodamies uz pašu ūdens tilpni. Tālāk izskatās, ja, pirmā pīpauzes vieta, kā redz, tur kalnā ir daudz mašīnas. Tas ir pārkings ar ļoti lielu foršu ietilpību. Ja. Lūk, šāda ainaviska vieta paverās. Ja, un kur tālāk gan jau cilvēki copē, šādi te izskatās iespējamā nākamā gada Metodu Masters Latvija norises vieta, ja vien atradīsim kopsaucējus ar dīķu īpašnieku, uz ko mēs patiesībā ļoti ceram, jo ūdens tilpne tiešām ir interesanta, ūdens tilpne ir ļoti daudz zivis, skaistas zivis, un šeit ir vieta, kur izplasties nākotnē, tāpēc mēs ļoti ceram, ka mums viss izdosies. Nosoļoju vēl kādu gabaliņu, tagad bišķīt jāiepauzē, jāatpūšās, un tad jau līdz galam, līdz sektoram, kurā arī apmetīšos. Bija pēc tā kalna, teiksim tā, tas lielākais izaicinājums bija, ka jūs redzat te, kur ir tie koki, tur ir smuki forši, tādi laipas dēļi salikti, pa kuriem ir feini iet, ja tev nav nekas jāstumj, vai pieņemsim, ja tev nav 4 riteņu, bet ir 1 riteņu rati, ja tad ir forši, bet ar 4 riteņiem ir tā, ka tādā slīpumā ir diezgan grūti, tāds slīpums iet diezgan stāvs, un tad ir ko paņemties. Nav jau tā, ka baigi smagi, bet tā pa gludo viss ar gluži neiet. Tā kā, lūk tā, labi, iesim, soļosim tālāk un skatīsimies, kas te notiekās. Šīs arī patiesībā ir tāds labs posms, kur varētu forši mačoties, ja veči sēž uz platformām, un ja mēs zinām, ka neviens mums nesoļo garām, ja, tad principā uz šīs te laipas pat varētu uztaisīt kādu, es teiktu, jā, sektoriņu. Bet, jā, diemžēl ir te kaut kādi arī, kā redzat, pāļi, ja, kas arī mums bišķīt, nolaupa teorētiski vietu, ja mēs to gribētu uztaisīt bišķi tuvāk. Bet ūdens tilpne pat pa sevi ļoti smuka forša. Man patīk šī lieliska vieta, kur atbraukt ikdienā pacapēt.
Nu, ko, draugi, ir pagājušas aptuveni 3,5 stundas. Pa 3,5 stundām man ir bijušas 2 copes, abas 75 metros. Viena zivs paskrēja uz sānu un attiecīgi es viņu varēju atvilkt praktiski jau līdz savam krastam. Un beigās izrāva āķi no lūpas, bet zivs bija kaut kas liels. Pēc izjūtām krietni virs 5 kilogrami. Un savukārt minūtes 20 vēlāk tādā pašā distancē arī cope, tāda ļoti mierīgi, bez skrējiena un ieskrēja pretējā krasta kaut kādos celmos. Un tur arī palika, diemžēl nevarēs to zivu dabūt ārā. Un tagad kāds pusstundu jau sēž jau klusums, nekas nenotiek. Kaimiņiem tad periodiski kaut kas pīkst, bet kas viņiem tad pīkst, vēlns viņi zina. Es domāju, kad parādīšu es jums nedaudz to inventāru, kas tad man ir. Ja, un, laikam, kas ir tas vēlamais minimums, ja jūs vēlaties ķert ar metodi, ko vajadzētu iegādāties un kam būtu vienmēr jābūt uz galda. Kā redzat, tad koruma krēsls ar galdiņu. Uz galdiņa man stāv šādas te 2 plastikāta, es nezinu, kas tas ir pa materiālu, kolmika. Šādas te PVC, laikam, pēc nosaukuma spriežot, tādi boksi. Komplektā gad viņi nāk 5-6 gabali. Vienā man ir barība uztaisīta, un otrā man ir peletes. Ja? Tad šeit mēs varam paskatīties. Tāpatās arī, redzat, ir šāds te visparastākais nazīts, ar kuru var pagraizīt, jebkuru boilu piegriezt. Ir šķērītes, ir šāda te adata, molds, viens no moldiem. Ja tādu parasti ir diezgan daudz līdzi. Te ir mazie 2 trauki, kuros tiek kaut kas tur miksēts un darīts vēl ķimiķots. Un šeit te ir arī urbītis šāds te. Vēl viena drena kaut kāda. Tad adata. Šeit ir soma savukārt ar visādām bumbiņām, vafteriem, pop-upiem, peletēm, soma pilna ar visādiem brīnumiem. Protams, ir mitrināšanai presta un šis te smidzinātājs, tāpat tās krašers ir no kordas, man tā liekas, tas ir kordas krašers. Starp citu arī karpinieki saka, ka kordas krašeri ir paši labākie. Tā vismaz man veikalā stāstīja daudzi džeki. Kā redzat, arī mietiņi, distances atmērīšanai metodē, tas ir ļoti svarīgi, lai jūs samestu precīzi un barotu precīzus punktus. Ja jūs, protams, vēlaties izveidot šo te punktu ar barību, jo jūs nevarat iebarot lielus apjomus, kā tas būtu, teiksim, ar klasiskā feedera barotavu. Šeit bišķīt tomēr tā specifika ir savādāk. Tāpat tās ir karpu gulta, ir liels sačuks ar pludiņu, Sačuks, kā redzat, ir jaudīgs. Un arī ar visu to ir gadījies tā, kad kolēģis noķera makšķernieku paradīzē 20 plus zivi, un te es nezinu, kā viņu dabūt iekšā. Makšķere alkolēta distance, distance feederis 14 futi, 4,20, un dēva basija spola. Kā redzat, arī Prestona kaut kāds šis te žāklītis. Viņš ir ar tādiem interesantiem tādiem spārniņiem. Tas ir domāts, lai makšķere tiktu nofiksēta, ja gadījumā ir ļoti spēcīga copa, lai nevar izraut ārā
tātad pašu šo te makšķeri no žāklīšu. Ir bijis bieži vien situācijas, kad makšķeri draugiem esmu redzējis, ka pilnīgi tiek izraut ārā un karājās principā šajā te prestonā turētājā. Tā kā tā ir tāda ļoti vērtīga lieta, ko jūs noteikti varat iegādāties sev un turēt somā. Nu, lūk. Nu, tālūk mēs te sēžam, jā. Copas nav, veči arī staigā viens pie otra, kaut ko pļāpā. Nu, tās manas galvenās atziņas, jā, par to pastaigu gājienu, nu, patāli, protams, ir, bet, ja ir šīs te modernās tačkas, tā saucamās, jā, slēngā runājot, tad viss ir kārtībā, absolūti viss ir kārtībā un nu, gan puskilometrs vai vairāk vispār nav nekāds sloks. Arī pa starpu zvanīja man kluba biedrs Aleksandrs, runājām arī par šo tēmu tačkas un tālās distances no pārkingiem. Tad mums ir vairāk vai mazāk vienots viedoklis, kad, ja tu vēlies nodarboties ar metodu feederi, šī ir tāda lieta, kurai ir jābūt, un bez viņas, diemžēl, nevarēs nekādīgi. Šobrīd, skatoties tālumā kalnā, jūs varat redzēt pārkingu. Tā ir tā vieta, kur tad atstāja mašīnas un tad dodās gara ūdens tilpnes malu uz šejieni. Skatoties caur objektīvu, noteikti ir tālāk nekā patiesībā. Tā vismaz man skatoties telefonā liekas, bet praktiski es teiktu, tie ir 400–500 metri, bet stumjot šo te saucamo tačku, nav nekādu problēmu, jo krasti ir kvalitatīvi kopti, tāpatās arī ir kaut kādas laipas dēļ salikti vietās, kur ir kaut kādas līpumi. It īpaši tām tačkām, kurām ir viens ritenis, vispār nav problēma šķērsot šo te lielo attālumu, kas ir no mašīnas līdz sektoriem. Nu ko, draugi, esmu pabeidzis savu copi, jau dodos mājās. Diemžēl pēdējos kartus neiefilmēju pie ūdeņa, jo izlādējās man telefons, bet vadu bija atstājis mašīnā un attiecīgi nevarēju viņu pēdējā mirklī pieslēgt pie stabilizātora, lai nobarotu un varētu pēdējos kadrus iefilmēt. Tad par pašu copi. Tad copēju, kā jau jums rādīja, ar vienu makšķeri un visu zivi pārsvarā atradu otrajā krastā, jeb tiešāk sakot 75 metros. Ja man jāsalīdzina to copi ar kaimiņiem, tad, kuriem katram bija pa 2 un 3 kātiem, ja, tad viennozīmīgi ar vienu kātu man copes bija vairāk nekā šiem te kaimiņiem ar visiem 3. Diemžēl daudz zivis pie krasta atvelkot tomēr paspruka nost, jo visas zivis, kā jau ar iepriekšējā copas reizē, bija knapi āķītes ir lūpiņā, un tās, kas ir vairāk, kaut kāds āķītes ir ieķēries dziļāk, ja, tās arī dabona ārā. Zivs ļoti spēcīga, tas man simpatizē šajā te vietā, un viennozīmīgi liekas, ka šī te vieta būs ļoti interesanta sportistiem, ja vien mēs sarunāsim ar dīķi saimnieku, ka mēs šajā te dīķī varam uzorganizēt nākamgad vienu no Method Masters Latviju posmiem. Par pašu šo te stumdīšanos un inventāru nogādāšanu uz un no trases, ja, tad, ja ir ratiņi, viss ir kārtībā, viss ir forši. Ja ir jānes, tad, protams, gabals ir diezgan liels, un tad ir stipri sevi jāierobežo, un kaut kas jāatstāja, iespējams, vai mašīnā vai mājās. Jā, bet tad pie šādiem laika apstākļiem, kad viss ir savs, nav nekādu dubļu,
Jā, atsevišķās vietās varbūt kāds slīpumiņš, kur ir bišķīt grūtāk kaut ko, teiksim, pastumt, jā, un pārvarēt, bet kopumā ļoti piemērots dīķis tiem, kuriem ir ratiņi un kuriem patīk visu darīt ar komfortu, aizstumt, nevis stiept rokās, sakārt uz pleciem, muguras, jā. Tā kā, lūk tā. Tāda bija mums šī cope, ja 11 copes, 4 zivis krastā. Viena zivs bija vizuāli ap 10, ja, bet, diemžēl, bišķīt saforsēju un āķis no lūpas ārā. Tā kā, lūk tā man gāja pie šiem te dīķiem, pie ūdensrozēm. Tagad noteikti nākamajā nedēļā brekši, aiznākamajā nedēļā jau tiekamies MK Mītava metodu Feeder Cup 2023, kur arī es piedalīšos kā dalībnieks, jo organizators ir cits džeks no Mītavas kluba. Tā kā tiekamies pie ūdeņiem. Čau!